Latvijas basketbola līgas 3. divīzijā sporta klubs Rūjiene pret Dārznieks Cēsis komandu izbraukumā līdzi ņemot krietnu pulku līdzjutēju aizvadīja savu otro izslēgšanas spēli, kurā piedzīvoja zaudējumu un līdz ar to nekvalificējās tālāk pusfinālam. Spēle iesākās līdzīgi kā iepriekšējā. Cēsinieki jau no pirmajām minūtēm rādīja, kurš tad galu galā atrodas turnīra pirmajā vietā. Mača sākumā rūjienieši jau pirmajās minūtēs nokļuva iedzinējos, un tāpat kā iepriekšējā spēlē punktus spēja gūt tikai ceturdaļas vidū. Daudz tika pārkāpti noteikumi, ko mājinieki izmantoja savā labā, realizējot soda metienus. Otrā ceturdaļa pagāja nedaudz mierīgāk un vairāk punktus guva rūjienieši, tomēr spēles sākumā zaudēto atgūt viņi vairs nespēja. Puslaika rezultāts 32-26 mājinieku labā. Trešo ceturdaļu veiksmīgāk iesāka Cēsu basketbolisti. Rūjienieši mēģinot apturēt mājinieku uzbrukumus bieži pārkāpa noteikumus. Līdz ar to cēsiniekiem bija iespēja izpildīt vairākus soda metienus, kuri veiksmīgi tika realizēti. Arī ātrie pretuzbrukumi ceturdaļas otrajā pusē deva iespēju rezultātu starpību tikai palielināt. Pēdējā ceturdaļa gūto punktu ziņā pagāja līdzvērtīgi. Tomēr mājinieku iekrātais pārsvars ļāva viņiem spēlēt atbrīvotāk un laukumā darboties precīzāk. Spēles beigu sirēna un turnīra līderiem pelnīta uzvara ar 76-60. Prieks par to, ka es domāju, vienmēr, kad es sēriju pirmā ar 8. vietu spēlē, kad daži domā, ka varbūt tā būs kaut formalitāte, jā, vieglas pastaigas spēles, bet mēs parādījām. Es domāju, Rūjienā parādījām labu spēli, un šeit arī varbūt tā starpība ir liela, bet cīnījāmies līdz pēdējiem minūtēm. Un zēniem man ir tikai cepuri jānoņem viņu priekšā. Vienkārši viens spēlētājs 24 bumbas savāc, un to starpību mēs arī zaudējam. Rūjienes komandas rindās rezultatīvākais spēlētājs bija Juris Alpejovs ar 20 gūtajiem punktiem. Savukārt visa turnīra rezultatīvākais spēlētājs komandā bija Elvijs Švēde, vidēji ar 14,7 gūtiem punktiem spēlē. Sporta klubam Rūjiene šī sezona ir beigusies ar 10 uzvarētām un 14 zaudētām spēlēm. Bet, ja ņem vērā, ka komandai šī bija pirmā sezona, spēlētāji pārsvarā satiekas tikai pirms spēles un pa nedēļas vidu trenējas tikai retais, tad sasniegtais nemaz nav tik slikts. Bija pāris pretinieki, kur mēs kaut kā kritām ārā, saukrastiem, divas sagrāvs. Sporta skolas komandas tās mēs vinnējām pārliecinoši. Reizi iekodām arī Cēsīm iekodām play-offos, kas ir augšgala komanda Limbažiem. Savās mājās vinnējām. Un Dārti arī labi nospēlējām savās mājās. Carnikavu arī varējām uzvarēt Salacgrievu. Tur bija tādas spēles, kur zaudējām 1 punktu, bet tas laikam uz play-offos nāca apakaļ, ka mēs tomēr tos Cēsis vinnējām kaut kad. Mums tā veiksme atgriezās. Rudenī sāksies nākamā sezona, kurā sevi būs jāpierāda no jauna un jācīnās par uzvaru ar dubultu sparu. Amanda Anna Bērziņa, Arturs Gruzdiņš, Rūjienes televīzija.